6. Jā. Pirms izrādes vēl nav sākusies. Zāle gandrīz pilna. No Latvijas kino mākslas lentēm produkcija. Es tiešām priecājos, ka šī tradīcija, ko mēs nodibinājām pirms neilga laika Rīgas sargiem šajā skaistajā Avalon kinoteātrī, jau ar otro seansu paliek tiešām par tradīciju. Un es gribētu pievērst uzmanību tam, ka filmas veidotāji un filmas galvenais veidotājs ir slavenais, leģendārais Jānis Streičs. Šo filmu izveidoja pagājušā gada laikā, kopš neatkarības atjaunošanas šai filmai, kur sauc Rudolfa mantojums, ir, var teikt, otrais lielākais budžets, un šajā nebūtu nevienkāršajā pasaules ekonomiskās krīzes laikā. Es domāju, ka tas ir vērā ņemams faktors filmā ir par latviešiem.